jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu. Mans kungs Jēzu Kristu, no visas sirds es tev pateicos par tavu neizmērojamo mīlestību un bezgalīgo žēlstību. Tu esi mans glābējs, mans ķēniņš, mans miera devējs un mana cerība. Es slavēju tavu svēto vārdu, jo tu esi uzticīgs visās savās gaitās, un tavs vārds nekad nepieviļ. Pat tad, kad man apkārt viss šķiet neskaidrs, kad gaidīšana kļūst smaga un mana sirds nogurst, es izvēlos uzticēties tev. Es atsakos ļaut nepacietībai, bailēm vai šaubām valdīt pār manu dzīvi. Es pasludinu, ka tavs vārds ir mans stiprais pamats, mans vairogs un mans zobens. Tas mani stiprina, vada un piepilda ar cerību ikvienā dzīves dienā. Tēvs, es pateicos, ka tavs vārds ir stūrakmens, uz kura balstās visa mana dzīve. Tu uzturi mani ar savu spēku un nekad neatstāji mani vienu. Kad man pietrūkst spēka gaidīt, tu mani stiprini. Kad man pietrūkst pacietības, tu mani māci paļauties uz tevi vēl vairāk. Es apliecinu, ka ar tavu svētā gara palīdzību es kļūstu par pacietīgu cilvēku pasaulē, kas steidzas un meklē tūlītēju risinājumus. Es negribu steigties priekšā tavai gribai, jo zinu, ka tavs laiks vienmēr ir pilnīgs. Kungs, es gaidīšu ar prieku un uzticību. Es gaidīšu tavas svētības, neizvēloties grēcīgus ceļus. Es izvēlos dzīvot šķīstībā, godīgumā un patiesībā. Es nekrāpšu, nezakšu, nemelošu un neslēpšu ļaunumu savā sirdī. Es vēlos būt svēta, kā tu esi svēts un uzticīgs tev visās dzīves jomās. Es ticu, ka katrs tavs apsolījums piepildīsies īstajā laikā, pat ja es vēl neredzu atbildi. Es zinu, ka tu jau darbojies. Tu gatavo mani tam, ko esi paredzējis, un viss, ko tu dari, ir man par labu. Es gaidīšu ar ticību, nevis ar kurnēšanu, jo mana cerība ir tevī. Paldies, ka tu dari mani par jaunu cilvēku. Mans vecais cilvēks bija nepacietīgs, impulsīvs un bieži gribēja visu saņemt uzreiz, bet šodien Kristū es esmu jauna. Tu māci man būt mierīgai, pazemīgai un pilnībā paļauties uz tevi. Es izvēlos būt uzticīgai līdz galam, ne tikai tad, kad viss ir viegli, bet arī pārbaudījumos, klusuma brīžos. Es zinu, mana uzticība nav veltīga, jo tu redzi katru manu soli un nekad neaizmirsti savus bērnus. Es ilgojos pēc tās brīnišķīgās dienas, kad ieraudzīšu tevi vaigu vaigā. Es gaidu dienu, kad atskanēs bazūne, kad mirušie Kristū augšām celsies, un mēs būsim kopā ar tevi mūžīgi. Kāda neizsakāma godība un prieks tas būs. Mana sirds ilgojas pēc tevis vairāk nekā pēc jebkā cita šajā pasaulē. Līdz tai dienai, kungs, dari mani stipru, lai tavs svētais gars mani piepildi katru dienu ar pacietību, mīlestību, prieku un neatlaidību. Palīdzi man būt uzticīgai tavam vārdam, uzticīgai tavai draudzei, uzticīgai kalpošanā, uzticīgā visā, ko tu mani uztici. Lai mana dzīve pagodina tevi, lai mani vārdi, domas un darbi atspoguļo tavu raksturu, un lai ik viens, kas mani redz, ierauga nevis mani, bet Kristu, kas dzīvo manī. Kungs Jēzu, es tevi mīlu, es pielūdzu tevi no visas sirds. Paldies, ka tu mani nekad neatstāsi,
ka tu esi ar mani šodien un būsi ar mani līdz pasaules galam. Es būšu pacietīga līdz galam, jo tu esi uzticīgs līdz galam. Tev vienam pieder visa slava, gods un pielūgsme mūžīgi mūžos. Āmen.